Vasaļi. Sen nebija atjauninājumu kanālā, lai gan pa ziemu esmu nofilmējis 2 braucienus, kā mašīna patērē enerģiju ziemas periodā. Šodien būs neliels stāsts par to, ar ko es saskāros februārī. Mašīnu nācās aizdīt uz servisu. Pastāstīšu nedaudz par pieredzi ar Tesla servisu, kā arī atbildēšu uz vienu interesantu jautājumu, ar ko es saskāros pagājuši gadu, kad man vajadzēja atrast un nopirkt 12 voltu bateriju mašīnai. Cik baterija maksā Tesla servisā? Janvārī mašīna brauca bez problēmām. Visos salos nebija nekādu problēmu, bet februārī, 1. februāra datumos, sanāca tā, ka, kad bija tie lielākie sali, 29 grādi un nedaudz vairāk. Vienā rītā, kad 27 grādu augstums bija, es devos savos gaitās. Mašīna nostāvēja augstumā kādas 7 stundas, un kad es atnācu braukt uz mājām, es saņēmu interesantu paziņojumu, ka ir problēmas ar elektrisko sistēmu. Pāris dienas pirms tam bija interesanta uzvedība, kaut kas līdzīgs tam, kas bija pirms 12 voltu akumulātora maiņas ar AC uzlādi, ar lēno uzlādi. Pa laikam uzlāde apstājās, neuzlādējās dažas dienas līdz vajadzīgam līmenim. Bija arī kļūdas, kad nācās uzlādes sākt no jauna. Kļūda un te burtiņš pie uzlādes porta bija sarkanā. Servis menu ieraudzīju paziņojumu, ka ir high voltage interlock failure. Mēģinot pakustināt auto, viņš nekustējās un bija tas pats paziņojums, ka pagaidiet līdz kamēr visas sistēmas ieslēgsies un ka nevar apmierināt visus elektriskos patērētājus. Šis jautājums atrisinājās diezgan vienkārši. Skatoties servis menu, konstatēju, ka 12 voltu akumulators ir izlādējies. Ja akumulatoram ir mazāks spriegums pār aptuveni 12,5 voltiem, tad high voltage sistēma netiek iedarbināta. Līdz ar to netiek veikta uzlāde. Šī problēma parādījās, kad biju nobraucis 193 000, tas ir 1000 kilometru, kā beidzās garantija baterijai un dzinējiem. Uzlādēju 12 voltu akumulātoru un mēģināju lādēt vēlreiz. Process notika, bet akumulators lādēšanas laikā tika atkal izlādēts. Nopietnāk papētīju servis menu un ieraudzīju, ka ir problēmas. Viena no sistēmām tika uzrādīta sarkanā krāsā. Sapratu, ka būs jābrauc uz servisu. Man bija 2 izvēles. Vienā attālumā man atrodas Tesla servis Viļņā, 200 km, un arī Tesla servisi Rīgā. Kamēr bija augstumi, man nebija nekādas vēlēšanās braukt, tāpēc es to atliku uz vēlāku laiku, kad paliks siltāk. Pāris dienas atpakaļ devos uz Tesla servisu un 4 stundu laikā šo problēmu atrisināju. Vispār man patika pati pieredze Tesla servisa apmeklējumā. Neskatoties uz to, ka Google atsauksmē servis bija novērtēts aptuveni 3,9, es tomēr izdomāju riskēt, nesaskāros ne ar kādām problēmām. Interesanta ir pieredze ar pieteikšanos servisā, to es varētu nosaukt par introverta sapni. Gandrīz visa saskarsme ar servisu notika izmantojot aplikāciju. Es pieteicu izmantojot Tesla aplikāciju, norādīju, ka tur ir uzlādes problēmas, aprakstīju, ka uzlāde apstājas ar kļūdu, pieliku klāt pāris attēlus nofotografētos. Tas bija svētdienas dienā nosūtīju. Apmeklējuma laiku varēja izvēlēties no piedāvātajiem. Es izvēlējos apmeklēt pēc dienas uz 8:00. Nākošajā jau darba dienā, kaut kur ap 12. saņēmu apstiprinājumu un informāciju par aptuveno rēķinu par defektāciju, kam es piekritu. Tā kā mašīnu varēja uzlādēt, mašīna bija braucama. Nākošajā dienā es devos uz Viļņu, uz Tesla servisu.
Vienīgā saskare ar servisa cilvēkiem bija tad, kad vajadzēja pieteikt, ka es esmu atbraucis. Pirms tam mašīna jau 7:59, atrodoties pie servisa, pārgāja servisa režīmā. Aptuvenais darbu pabeigšanas laiks tika norādīts ap 5:00. Servisā var pagaidīt, ar sabiedrisko transportu devos autobusu katru stundu un norēķināties var ar karti. Saziņa notika lietotnes čatā. Servisa laikā varēja sekot, kas tiek veikts ar mašīnu. Kad defektācija tika pabeigta, man uzzvanīja servisa pārstāvis saskaņot remonta izmaksas. Piekritu, un tā bija otrā reize, kad nācās saskarties ar servisa pārstāvi. Zvanīja, es domāju, vairāk tāpēc, ka es operatīvi neatbildēju uz čata paziņojumu. Pagāja aptuveni 2 stundas, un es lietotnē saņēmu paziņojumu, ka remonts ir pabeigts un var doties pēc mašīnas. Turpat lietotnē es veicu remonta apmaksu un varēju bez jebkādām problēmām iekāpt mašīnā un braukt tālāk. Ņemot vērā neseno pieredzi ar 12 voltu akumulātora meklējumiem, iegāju, pajautāju, cik pie viņiem maksāja vienkārši nopirkt akumulātoru. Es meklējot akumulātoru, redzēju cenas sākot no 125 eiro par lietotu akumulātoru līdz pat 320 eiro par jaunu akumulātoru. Uz ko es saņēmu atbildi 165 eiro, pārdosim bez problēmām. Gala rezultātā mašīna ir sataisīta, mašīna lādējas tā, kā tai pienākas lādēties. Un nākošajā dienā es saņēmu aicinājumu Tesla aplikācijā veikt servisa novērtējumu. Bija vairāki jautājumi, aizpildīju, un tas būtībā arī ir viss. Kas bija par vainu? Problēmas bija pēc apraksta ar konektoru, kā rezultātā nevarēja normāli notikt lēnā uzlāde. Rezultātā man sanāca 220 eiro un 95 centi. 72,60 diagnostika un 110 remonts. 110 eiro ir 1 stunda darba. Tas arī šoreiz viss. Čau!